jūs redzat, ka mēs lasām atkritumu, šodien ir tā diena, kad visā Latvijā lasa šitos mēslus. Jā, to arī mēs daram. Tīrat? Jā, cīnamies. Patīk? Patīk, jā. Es nevaru vienkārši garām paiet, redzot, ka kaut kas mētās, es pat ejot pa ielu es paceļu. Es nevaru garām paiet. Un šitādā dienā es varu reāli izpausties. Re, kāds ir apprecējies? Jā. Izšķīrās. Atslēdziņu izmeta ūdenī. Re. Anatolijs un Sveta. Izdzēra Alderis Špilzenes un uzpīpēja. Vārds sakot, šim atkritumam ir sava vēsture. Anatolijs ar Svetu apprecējās. Sveta viņu nokrāpa. Anatolijs nopirka Alderu alu. Un atnāca šeit padzert viņu. Un šo zīmīgo atslēgu, kas tika slēgta lūk šinī kokā, brutāli norāva, salauz koku, izdzēra alu un uzpīpēja. Nu, Anatolija, ko tu dari? Vai tik tiešām šitā jādara? Daba jau nav pie tā vainīga, ka Sveta tevi nokrāpa. Šeit Anatolijam notika dzīres. Varbūt tas banketa galds ir jānokārto. Vai dzīres ir notikušas ne pa jokam? Nozieguma vieta. Varētu kaut kādi birsti. Jā, cerēsim, ka cilvēki ir atsaucīgi. Mēģināsim sarunāt kaut kādu inventāru, lai varētu tās nozieguma sekas kaut kā iztīrīt. Tuk, tuk. Sveicināti. Paldies. Cilvēki ļoti atsaucīgi iedeva mums ļoti glaunu slotu un šaufelīti. Iesim tās nedarbus kaut kā uzkopt. Ašā. Atcer izskatīt kaut kādu disku. Pakārtosim. Un tad saimnieks uztaisīs jaunu. Un cerams, ka viss būs kārtībā. Nu, re, vieta iekārtot, sakārtot. Jā, tikai izmet. Gatavi atkal dzīvē. Kāzinieki gaidam jūs. Bet nu tur parasti viņi brāc uz to pussalas pusi. Tur varētu būt piemēsloti. Vēl tie meži kaut kur tur, jā, tur tālāk. Tie bērziņi, kur. Sabrauc un viņi tur meslo un atstāja visu. Jā, mēs pēc citreiz savācam, ja tur ļoti lieli atstātas tādas aizstās žogi. Tur žogs jau nolaist, protams. Bet šajā sezonā arī jau kaut kādi pirmie meslotāji ir pamanīti? Nu šeit vēl neeit, kā. Vēl nav. Bet nu citreiz arī pie mums, protams, atstāja, lai arī ir tie konteineri visur izlikti vienalga, atstāja pie galda vai izmet. Mēs katru reizi vasarā, katru rītu lasām, mums ir vienalga pludmali. Jā, bēdīgi, ka tā dara. Nu jā, bēdīgi, ka ir izliktas šīs vietas. It kā miss, kas ir, bet met zemē. Jā, vienalga. Saka, ja jau mēs maksājam, kā viņi saka, tad mēs varam mēslot. Saku, nu, bet kāda kultūra jums par maksāt? Nu, kas, ka samaksāt? Tas nenozīmē, ka var mest uz zemes visu un atstāt visu kā gribam. Nu, tāda ir tāda. Jaunietes vārdiem sakot, tas, ka tu maksā turistu, tas nenozīmē, ka tev jāmet zemē. Tā ka labojies lūdzu, lai nebūtu šādas problēmas atkārtot. Saimniece mums izsācīja, ka šajā vietā ir ļoti daudz parasti atkritumu, un mēs arī atnācām. Un tik tiešām sezona vēl nav sākusies, bet šeit jau ir ļoti daudz dažādu atkritumu. Tātad nemest atkritumus. Naudas sods fiziskām personām no 50 līdz 500 lati. Juridiskām personām no 250 līdz 2000 lati. Gāznas Nacionālā parka administrācija. Ar visām kakām. Mamma, tēti, vai tas ir pareizais paraugs mazajam bērniņam? Nu, kakāt vari, bet nu, ne jau pamperu atstāt. Pēdīgi. Kāds paraugs mūsu jaunajai paudzei? Atbrauc, izdzer vīnu un pārsien bērnu. Es negribu sūdīt. Nu, re, darbiņš ir drusciņ padarīts. Latvija ir nedaudz tīrāk palikusi. Jā. Sirdī prieks.
Katram latvietim vajadzētu piedalīties talkā, un tad nākošais, kad vajadzēs izšķirties mest vai nemest, tad noteikti būs nemest, jo kādreiz pats esi to visu lasījis. Nemēslo mežā, savādāk pārvērtīsies par cūku.